Raidījuma drapins pielikums. Mans sarunbiedrs, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Mēs runāsim par reformu invaliditātes jautājumos. Un šī reforma jebkurā gadījumā būs jāveic. Reinis Uzulnieks nākošā Saeimas laikā ir gatavs to veikt. Reinim Uzulniekam jau ir gatavs plāns un gatava dokumentācija, lai mēs no bijušās Padomju Savienības sistēmas pāriet uz normālu, eiropeisku, vai es varētu teikt, modernu pasaules līmeņa sistēmu un racionāli novērtēt invaliditāti pēc funkcijas un pēc tiem rādītājiem, kas jebkurā gadījumā palīdz mums precīzi definēt šo apjomu. Vai tu varētu to izstāstīt? Diezgan drosmīgi pateikt, jā, mēs nākošā aplī darīsim šādi. Tas ir jāizdara, un kā jau pareizi minēji, invaliditāte jau nav slimība, tas ir funkcija zudums. Līdz ar to mums jāpieiet moderni, kā tas ir Eiropā, jānovērtē katra individa funkcionālās iespējas. Man bija uzdevums informatīvo ziņojumu aiznest uz ministra kabinetu, jo man arī nākotnē vajadzēs papildus finansējums, jo piemēram cilvēkiem, kam ir īpašās kopšanas pabalsts, ir 413 eiro no bērnības vai 18 gadus sasniegots. Ja tu dzīves laikā sasniedz, tie 213 eiro. Nav godīgi. Vajadzētu tad visiem noteikt bāzi 450 eiro un tad piemērot koeficientu pēc nepieciešamības, kas katram ir vajadzīgs. Man ir finansējums atrasts pilotprojektam, to mēs arī šogad, es domāju, jau izveiksim, vai tad tāpat kā bija ar hospisu, kad mēs izpilotējam, saprotam, kā ir vispareizāk, un tad noteikti valstī būtu jāiesaistās, un ja man būs iespēja vēl 4 gadus strādāt labklājības ministrā, tas ir jāizdara. Jebkurā gadījumā tas attiecas uz ļoti daudziem jautājumiem. Es no tevis gribētu dzirdēt par to, kādā veidā labklājība un veselība rehabilitācijas procesā darbojās roku rokā. Tas, kas mums ir, tie ir mūsu centri. Tur medicīna ar labklājības jomu iet roku rokā, kur ir gan šis medicīnas bloks, gan dažādas psihologu, psihiatra rehabilitācijas pasākumi. Manuprāt, tur strādā mums pietiekami labi. Sadarbība veselības ministrija ir nepieciešama, jo mums daudz jautājumu, kā mēs zinām, krustojās. Un ja mēs spētu arī rehabilitēt labāk, izveidot šo invaliditātes sistēmu, tas būtu mazāks sloks arī uz medicīnas sistēmu un, iespējams, šis cilvēks arī pat darba tirgu atgriezt. Tā kā mums ir jāizdara visu, lai individuāli katram cilvēkam mēs noteikti funkcionalitāti tieši, kas nepieciešams viņiem, nevis visiem visu. Vai tu man varētu pastāstīt arī par to, kādā veidā mēs varētu maksimāli unificēt šo invaliditātes sistēmu tādā veidā, ka mēs maksimāli šos invalīdus socializējam un ļaujam viņiem ienākt gan darbu, gan sadzīves sfērā. Tieši tā, ja mēs viņiem piemērosim, atradīsim labāko risinājumu, viņš iespējams varētu atgriezties, ja viņš ir smagāks darba tirgu, viņš var būt noderīgs valstī, viņš var maksāt nodokļus, līdz ar to ieguvēji ir visi, gan indivīds kā viens, gan arī valsts, kurš ir atgriež šo cilvēku iespējams darba tirgu. Nu jā, un tā man pēdējais jautājums par šo te ir, kā tu atbalsti vai neatbalsti Paralimpisko komiteju. Man tā ir ļoti svarīgi. Man ir laba sadarbība par cilvēkiem ar invaliditāti sportistiem, kā var teikt, bet es zinu, ka viņiem arī iekšienē tur nav viegli, un es zinu, ka arī šogad ir vēlēšanas. Lai tad uzvar labākais. Paldies. Mīļie skatītāji, es jums novēlu balsot par ZZS sarakstu Zemgalē numur 1 Reinis Uzulnieks. Un balsot tāpēc, ka viņš zina, spēj un var palīdzēt dzīves grūtdieniem un palīdzēt tiem, kam pēc grūtām situācijām ir iespējas atgriezties darba tirgu un socializēties ar pārējiem. Lai tev labi veicās vēlēšanas. Paldies, sirsnīgs. Kopā izdosies.